No 28. februāra līdz 3. martam norisinājās izstāde Skola 2013. Tradicionāli šeit piedalījās arī Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmija. Mūsu akadēmijā joprojām ir tie paši virzieni, tātad pedagoģijas skolotāji, direktori, dažādi izglītības nodaļu vadītāji, varbūt arī nākamie izglītības ministri. Mums ir psiholoģija, mums ir vadības zinātnes, komercdarbība, vadība, gan izglītības vadība, gan uzņēmuma vadība, mums ir logopēdija, protams, ir arī vairāki jaunumi. Mēs ļoti priecājamies par to, ka studenti arvien vairāk izvēlas kādu studiju daļu pavadīt ārzemju augstskolās. Līdz pat gadam tad atgriežas atpakaļ un iegūst mūsu diplomu. Mēs dziedam un dejojam, sportojam, daudz konferenču, zinātnisko konferenču ir. Būtiski ir palielinājies zinātņu doktoru skaits, mums ir sava promocijas padome. Mēs balstām augstāko izglītību zinātnē, noteikti. Bet ir arī labas ziņas, joprojām mums ir budžeta vietas, studiju maksa nav pacelta. Mums ir arī 8 filiālis – Alūksnē, Bauskā, Madonā, Jēkabpilī, Cēsīs, Tukumā, Ventspilī un Kuldīgā un, protams, Rīgā. Un tāpēc ir izdevīgi iedzīvotājiem studēt tuvāk mājām un iegūt tādas pašas kvalitātes studijas kā Rīgā. Skatītājiem ir jāskatās, tūlīt dziedās mūsu arī Eirovīzijas dalībniece Rūta Dūduma, bet varētu paskatīties mūsu mājaslapā www.rpiva.lv. Tur ir visa informācija, gan par to, kādi ir viesprofesori, kādas ir iespējas studentiem saņemt arī starptautiskās stipendijas. Tur ir viss, arī par atvērto durvju dienām.